Šodien tiekamies nelielā demo sekcijā par mūsu Primendi jauno aplikāciju Tableau Expenses, kas ir tāds jauns risinājums optimizētai izdevuma pārvaldībai. Šodien ar jums būšu es Tāds Rostak un mans kolēģis Matīs. Bet pirms mēs sākam, mazliet es ieskicēšu, kas tad ir jaunā Tableau Expense aplikācija, kādam nolūkam domāt un kā to lietot. Tā kā Primendi ir Microsoft strateģiskais partneris, vai pareizāk sakot otrādāk, mūsu strateģiskais partneris ir Microsoft platforma, un daudz risinājums mēs veidojam tieši te. Tad arī Expense aplikācijai esam izvēlējušies Microsoft Power Apps platformu. Aplikācija veidota divos skatos, pieejams gan mobilajā vidē, kas ir vairāk piemērota darbiniekam, kurš iesniedz šos savus saimnieciskos izdevumus, un desktop vai tāda datorversijā, kas ir vairāk piemērota grāmatvežiem un apstiprinātājiem, kas strādā ar šiem iesniegtiem dokumentiem. Kas ir pats jaukākais, aplikācija nav nepieciešams instalēt vēl kaut ko specifiski atsevišķi, tā ir pieejama jums jau caur Microsoft Teams. Šai aplikācijai arī esam radījuši tādas iespējas, ka tā ir ērti pielāgojama divos veidos. Pirmām kārtām jau varam tai piešķirt sev pierastās korporatīvās krāsas un arī logotipu, un arī varam veidot dažādu veidu formas un izdevumu kategorijas, kādas tiek lietotas šobrīd jūsu uzņēmumā. Tad ir jauna aplikācija, kur to lietot, bet, teiksim, viss, kas saistīts ar pašu iesniegšanas procesu, ir vairāk vai mazāk jau zināms. Tā kā esam izvēlējušies Microsoft vidi un jūs jau esat Microsoft vidē pazīstams, tad arī tā ir ļoti ātri ieviešama un arī no administrēšanas puses ērta un viegla. Esam paredzējuši arī integrācijas iespējas ar grāmatvedības sistēmām. Un, kā jau iepriekš minēts, tad būs ērta lietošana gan dažādu veidu izdevumiem, gan ceļazīmēm, gan komandēm, izmaksām. Un noslēgumā arī viss, kas ir saistīts ar drošību. Protams, tas ir šī brīža un arī turpmāk svarīgākā tēma IT pasaulē. Tad visi drošības iestatījumi, kas jūsu organizācijā jau šobrīd pastāv caur Microsoft 365 vidi, attiecināsies arī uz šo aplikāciju. Bet no runām pie darbiem, tad šī brīdī došu vārdu manam kolēģim Matīsam, kurš arī tad parādīs tādu īstu demo sesiju gan no grāmatveža, gan no darbinieka, kurš iesniedz savus izdevumus uz apstiprināšanu. Matīs, pārslēdzamies. Jā, sveiki. Redzat man ekrānu. Aplikācijas ir pieejamas Microsoft Teams aplikāciju veikalā, kad mēs viņus pieinstalējam. Un tad tālāk darbiniekam, kad viņš viņu ir pievienojis, viņas ir iespējams redzēt šeit Teams kreisajā navigācijas pusē. Un, ja tā ir telefona versija, tad viņš viņu var atvērt šo Expenses mobile, vai, ja tā ir desktop versija, tad datorversiju darbinieks izmanto. Sāksim ar to darbinieku perspektīvu, kā tad darbinieks iesniedz šos te izdevumus. Darbinieks atverot no mobilās vai datora ierīces, atver pareizo aplikāciju un saka, vēlos iesniegt atskaiti. Un zem viens liels atskaits ir iespējams iesniegt dažādus mazus, dažādu veidu izdevumus. Šajā gadījumā iesniegsim, mēs vēlamies iesniegt. Un izdevumi ir sadalīti dažādās kategorijās, lai darbiniekiem būtu vieglāk orientēties un šajā gadījumā mēs izvēlamies kompensācijas un obligātā veselības pārbaude. Šeit ir nodefinēti dažādi lauki, kas darbiniekam jāizpilda, un tad mēģināsim aizpildīt, par piemēru, ģimenes ārsts, sesijas. Tad ir OVP kartes numurs, darbinieks aizpilda, un šeit jau ir ir iespējams redzēt, ka darbiniekam ir jāizpilda summa. Šajā formas gadījumā darbiniekam jāizpilda summa ir bez PVN, un sistēma pati izrēķina nodokļu likmi.
Tālāk darbinieks dodas tālāk, pievieno dažādus dokumentus, kas nepieciešami šajā gadījumā, piemēram, OVP karti nobildē un saglabā. Šādā veidā darbinieks var pievienot vairākus izdevumus, sakārtot savu to izdevumu atskaitu kā vēlas. Piemēram, viņš var viņu nosaukt par janvāra izdevumi. Tādā veidā viņam viegli ir pārskatāms šis te izdevumu pārskats, kas viņam ir bijis, kādos statusos viņi ir. Un tad, kad viņš viņus sasniedz, viņš viņus var spiest šo te lielo pogu un nosūtīt apstiprināšanai. Tad, kad viņš ir nosūtījis apstiprināšanai, vadītājs saņem ēpastu, vai arī šis te cilvēks, kas ir norādīts tajā formā, ka apstiprinātājs saņem ēpastu par to, ka viņam ir jāapstiprina forma. Apstiprināt šo te formu arī var abās aplikācijās, gan mobilajā, gan desktop versijā. Šajā gadījumā es pats esmu kā apstiprinātājs šeit, un šis ir apstiprinājuma ekrāns. Redzam, ka te ir iespējams filtrēt, meklēt šos tā apstiprinājumus pēc statusa, un tad apstiprinātājs var atvērt šo izdevumu, redzēt pārskatus, atvērt pielikumus un redzēt šo te vēsturi šim konkrētiem izdevumam. Un tad šeit ir iespēja viņu apstiprināt vai noraidīt. Ja mēs viņu noraidam, tad darbiniekam ir iespēja atvērt atpakaļ šo te pašu izdevumu, izlabot nepieciešamo informāciju un sniegt viņu atpakaļ. Šajā gadījumā apstiprināsim. Varam sniegt papildus komentāru, ja nepieciešams. Un tajā brīdī, kad mēs apstiprinām, šis izdevums aiziet jau tālāk uz grāmatvedību. Un grāmatvedības gan darbojas tikai desktop vidē. Šeit redzam, ka darbinieks redz, ka viņa šie te janvāra izdevumi ir gaidīšanas statusā, un kad viens no šiem te jau ir apstiprināts un jau dodas uz grāmatvedību, uz izmaksu. Tad pārslēgsimies tagad uz desktop vidi, un es jums parādīšu, kā pievienot vai kā dabūt šajos te darbinieku sarakstā vairāk formas un kā šīs te formas, kuras izdevumu veidus iesniegt un kā apstiprināt izdevumus. Tad es pirms varbūt parādīšu, kā izskatās grāmatvežu skats. Grāmatvežu skats ir pieejams zem pogas admin view vai admin skats. Un tad grāmatvedis šeit var redzēt visus reportus. Viņus ir iespējams meklēt pēc grāmatojuma numuriem, pēc statusiem, datumiem, eksportēt uz CSV vai PDF failiem. Un šeit kreisajā pusē grāmatvežiem ir poga approvals, kur viņi var redzēt visus pieejamos apstiprinājumus un viņus apstiprināt. Šajā gadījumā atverot tieši tāds pats skats kā telefona versijā, darbiniekam var redzēt visas detaļas, pielikums un vēsturi. Šeit mēs varam redzēt, kurš un cikos apstiprināja, un ka tagad tiek gaidīts uz grāmatvedību. Tad, kad grāmatvede saka, ka viss ir pareizi, arī grāmatvede viņu var apstiprināt. Šeit jāievada šis te grāmatojuma numurs vai referents uz grāmatvedības sistēmu, ja nenotiek integrācija. Ja notiek integrācija, tad šī sadaļa ir automātiska, kad grāmatvede visu ir ar grāmatvedības sistēmā, un tad šeit referents pati saglabājas. Tad ir iespējams pievienot dažādas pielikumus, tur, ja ir kādas, skaidrošanās ēpastā vai kādas citas lietas, tad kā papildus vienkārši pielikumu pie šīs lietas pievienot. Vēl vienu komentāru, ko vēlāk darbinieks un iesaistītās visas puses varēs redzēt un apstiprināt. Tas par pašu to izdevumu ciklu arī viss, bet tagad varbūt pieķersimies klāt šiem te iestatījumiem vai kā notiek šo te formu pievienošanu, jo, kā jau Dats minēja, katrs uzņēmums šajā sistēmā var izveidot izdevumus un kategorizēt viņus pēc saviem ieskatiem. Tad, par piemēru, kā redzējām, šeit ir tikai viena kategorija pagaidām un viena forma. Tā ir tā, ko es jums rādīju pirmajā tajā demo daļā. Un tad
Izveidosim varbūt vēl vienu kategoriju. Kategoriju varam nosaukt, piemēram, citi. Un tad katrai kategorijai ir iespējams nodefinēt apstiprinājumu veidu. Šai sistēmai ir pieejami 4 veidi apstiprinājumi. Apstiprinātāju var izvēlēties pats lietotājs. Apstiprinātājs var būt tiešais vadītājs, ko sistēma sameklē automātiski. Apstiprinātājs var būt jau formā nodefinēta personu, par piemēru, kādas lielāka izdevuma, tad tur var apstiprināt kāds tikai valdes loceklis vai kāda cita konkrēta persona. Un grupas apstiprinājums, kas nozīmē, kad izdevumu ir iespējams apstiprināt kādam no konkrētas grupas, par piemēru, atkal var ņemt valdi, ja valdē ir vairāk cilvēki, tad noteikti ir kādi izdevumi, kurus var apstiprināt jebkurš no valdes locekļiem. Šajā gadījumā ņemsim tiešā vadītāja, tad klasiskāko varbūt apstiprinājumu piemēru. Un tad nākamais lauks, ko mēs varam aizpildīt, ir grāmatvedības kontējumais numurs šai kategorijai, kas nozīmē, ka, ja mēs veicam integrāciju ar jūsu grāmatvedības sistēmu, tad visi šīs kategorijas izdevumi iekontēsies ar pareizo numuru, kāds šeit būs norādīts pie pareiziem izdevumiem. Izveidojam kategoriju, un tad zem kategorijas mums ir jāveido jau šīs izdevuma formas, un spiežam ņu. Un varam, piemēram, izveidot saimniecības izdevumi. Izvēlamies kategoriju citi. Šeit pēc noklusējuma izlec un parādās kategorijas apstiprinātājs un kategorijas šis kontējumais numurs, bet, ja to ir nepieciešams nodefinēt formas līmenī, tad viņi ir iespējams arī pamainīt. Šajā gadījumā varam to atstāt un saglabāt. Tad katrai formai, kā es viņu izveidojas daži automātiskie lauki, kas ir pielikums, mēs varam pārsaukt, kā mums vai nepieciešams saimnieciskiem izdevumiem. Tas varētu būt čeks. Tad automātiski izveidojas arī laukus, kas ir nepieciešams, ir dokumenta čeka numurs. Izveidojas gala tā summa un nosaukums. Šeit mēs nosaukumu varam izmantot kā veikala nosaukums. Un summa mums būs summa ar PVN. Tad šeit mēs varam sakārtot arī pēc kārtas, kādā veidā darbiniekiem šie lauki ir jāizpilda. Par piemēru, sākumā viņam būtu šis veikala vai tirdzniecības vietas nosaukums, tad nākamais viņam būtu jāieliek ir čeka numurs, tad tālāk jau būs summa, un pēc pēdējais būs šis pielikums vai čeks jānobildē. Lai darbiniekam nebūtu, Ir iespējams, kā tajā formā iepriekšējā mēs rādījām, izveidot kaut kādas dažādas vienkāršotas kalkulācijas, par piemēru ņemt šo te PVN likmi vai PVN aprēķināšanu. Tas varbūt parādīšu. Lai to izdarītu, mums jāpievieno vēl papildus lauki šai te formai, un to ir iespējams izdarīt. Mēs varam pievienot dažādu veidu laukus. Šoreiz mēs varam pievienot summa bez PVN. Summa bez PVN ir cipara lauks, kurš darbiniekam nepieciešams izveidot. Mums ir jāizvēlas, vai tas ir obligāts vai nē. Šajā gadījumā ņemt vērā, ka tā ir summa. Es domāju, ka tas ir obligāts, un mēs varam ierakstīt nelielu aprakstu, kas palīdzēs darbiniekam. Aizpildīt šo te viņu. Darbinieks tālāk aplikācijā varēs redzēt tādu kā mini pamācību par to, kas šeit ir ierakstīts. Tad darbiniekam jāizpild ir summa bez PVN, un mums ir jāpievieno vēl viens lauks, kas saucās PVN likme. Un šo PVN likmi mēs varam likt ievadīt darbiniekam, ja mēs izvēlēsimies atkal numura lauku, vai grāmatvedība pati var nodefinēt jau pirms tam, zinot, kad
šie te varbūt saimniecības izdevumi būs tiks iegādāti tikai Latvijā, tad ir iespējams aizpildīt šo te informāciju, lai darbiniekam nav jāuztrauc par to, kāda ir šī te PVN likme, un tad sistēma to summu aprēķinās automātiski. Atkal varam aizpildīt aprakstu un saglabāt šo te lauku. Lai notiktu tā PVN kalkulācija, mums ir jāiet pie summas ar PVN un jāievada šī te formula. Tātad mums tagad ir pieejami 2 lauki, numuru lauki, viens no tiem ir summa bez PVN, reiz PVN likme. Tad šī te summa ar PVN darbiniekam vairs nebūs jāievada manuāli, bet viņi jau aprēķināsies pēc šīs te formulas, kas ir šeit redzama. Tad forma ir gandrīz gatava, varam vēlreiz pāriet pāri, apskatīties, kāda lauka darbiniekam būs jāizpilda. Tas ir veikala nosaukums, dokumenta numurs, summa ar PVN mums noteikti jāpaliek ir zemāk, un summa bez PVN būs augstāk, un vēl jāpabīda varbūt ir šī te PVN likme. Jā, tā izskatās gatava forma. Tas, kas mums vēl nepieciešams, ir pievienot piekļuvas, kuru darbinieki šādu te formu varēs aizpildīt. Piekļuvas mēs varam mēs balstam uz aktīvās direktorijas drošības grupām, un tad mēs viņus varam pievienot. Šajā gadījumā mēs redzam visas mūsu uzņēmumu grupas, un mēs šeit izvēlamies vienkārši visi lietotāji vai kādu citu grupu, piemēram, grāmatvedība vai valde, un saglabājam. Un forma gatava. Varam aiziet tagad uz darbinieku skatu šajā te desktop versijā un apskatīties, ja mēs spiedīsim jauns reports un pievienot izdevumu, tad šeit jau ir parādījusies kategorija citi un šī te forma, ko mēs tikko izvedām saimniecības izdevumi. Tad šeit mēs redzam, ka mums ir veikala nosaukums. Varam ierakstīt veikala nosaukumu, čeks, summa bez PVN un pievienot čeku. Tātad šeit mums būs jāpievienot čeks. Šeit ir redzams čeks. Tur ir iespējams pievienot vairākas tās bildes un varam saglabāt un iesniegt. Redzam, ka šis te izdevums ir gatavs iesniegšanai, un tad jau tālāk tāpat kā mobilajā versijā spiežam pogu submit un iesniedzam. Tad varbūt pašās vēl beigās parādīšu jums to trešo rīku, ko Dats minēja par to, ka šo sistēmu ir iespējams personalizēt. Tad tas trešais rīks ir ar nosaukumu Tableau Admin centrs, kas vairāk ir piemērots vai domāts uzņēmuma IT departamentam, bet šeit ir iespējams pāraudzīt lietotājus un lietotāju informāciju, izmainīt kaut kādus uzņēmuma rekvizītus un, kas pats galvenais, izveidot šīs te krāsu paletes un augšpielādēt logo. Un tādā veidā, ja mēs šeit izveidosim jaunu tēmu, augšpielādēsim mūsu logo, tad šī sistēma automātiski pārtaps par jau mūsu uzņēmumu personalizētu programmu. Tas laikam arī viss. Jā, lieliski. Paldies, Matīs, par darbinieka un arī apstiprinātāju skatu, bet es paturpināšu ar pēdējo sadaļu, zinot, ka visam šim ir sava veida izmaksas, tad mazliet arī par to. Jā.
Mēs esam diezgan ilgus gadus jau taisījuši Tableau Expense aplikācijas katra konkrētiem klientiem, bet sapratām, ka jebkurā uzņēmumā, nezinot šīs Power Apps vides iespējas, ir grūti to fiziski iztēloties, kā tas izskatīsies. Un tāpēc tieši ar jauno mūsu Tableau Expense aplikāciju mēs piedāvājam arī bezmaksas izmēģinājumu periodu 2 nedēļas. Tas nozīmē, ka 2 nedēļas gan grāmatveži varēs veikt tīri tehniski dažādu formu ieviešanu, skatīties, kas kā labāk izskatās. Un arī lietotājs varēs 2 nedēļu laikā šos čekus mēģināt iesniegt caur jauno sistēmu. Un tad tādā kopīgā darbā gan grāmatveži, gan darbinieki izveidot to savu ideālo sistēmu, lai ērti un ātri iesniegt savus izdevumus uz apstiprināšanu. Bet tad, kad 2 nedēļu periods ir beidzies un jūs esat pieņēmuši to lēmumu, jā, mēs gribam iet tālāk ar Tableau Expense aplikāciju, tad cenojums ir atkarīgs no tā lietotāja skaita, kas būs jūsu organizācijā. Lietotājs šī kontekstā tiek uztverts vismaz 1 pieslēgšanās reizi mēnesī, un tas solis ir, jā, tad līdz 100 lietotājiem šī aplikācijas izmantošana mēnesī būs 200 eiro plus PVN, jau sākot no 101. lietotāja 300 eiro un tā tālāk. Tad jau 201 jau būs 400 un jau pāri 400 lietotājiem, tad jau mēs skatāmies jau kādus specifiskus jaunus cenojumu modeļus atbilstoši tam konkrētajam skaitam. Tā kā jā, laipni aicināti izmantot šīs 2 nedēļas, testēt sistēmu. Mums vienmēr nodara arī atpakaļsaite no reāliem sistēmas lietotājiem. Un, ja šis jums ir interesējis, tad mēs priecāsimies saņemt ziņu no jums e-pastā info@primend.lv vai meklējiet manus vai manu kolēģu Mārtiņu un Ineses kontaktus mūsu mājaslapā. Un tad tiekamies jau uz plašāku diskusiju. Paldies un visu labu!